Apprecējusi īsto cilvēku. Tā kā es apprecēju ne to cilvēku, tad man nevar būt romantiska mīlestība. Dažreiz sāpju pilnā brīdī kāds jums ar asarām acīs pateiks, es centos un centos, bet man nekas neiznāca. Es padošos. Es vairs nevaru gūt romantisku mīlestību. Dažreiz var dzirdēt, ka cilvēki saka šādi. Es esmu par vecu. Esmu pārāk noguris. Ko jūs teicāt? Es domāju, ka atkal un atkal esmu dzirdējis, ka ik viens zina, ka romantiska mīlestība beidzas. Tie ir meli, kurus es dzirdu visbiežāk. To var salīdzināt ar sveci, kas deg tik spoži jūsu laulības dzīves pašā sākumā. Viss priecīgais satraukums, vitalitāte, enerģija, kaislība, pārsteigums un es tevi mīlu. Svece sākumā deg viss spožāk, bet zināt ko? Svece ir tikai tik gara. Kad svece sāk tuvoties izdegšanai, tā it kā iedegas un apdziest un atkal iedegas. Bet romantiskām attiecībām ir beigas. Ik viens to zina. Tādēļ es ieslīdu ikdienišķīgumā, garlaicīgā kopdzīvē. Es ceru, ka laiku pa laikam kaut kas atgadīsies. Es varu savākt vienkopus vasku, kas ir ap degli, kas vēl ir palicis manas sveces apakšā un aizdedzināt to. Varbūt, ka varu gūt vēl mazliet no tā īpašā, kādēļ es apprecējos. Romantika, meli, ko mēs viens otram sakām. Šo es esmu dzirdējis daudz reižu. Mans vīrs vai mana sieva nespēja mani mīlēt tādā veidā. Vienkārši nespēja. Tas ir cits veids, kā pateikt, esmu apprecējies ar nepareizo cilvēku. Otrajā vai trešajā padomdošanas reizē es dzirdu vārdus. Šķiet, ka tai vienkārši nav lemts būt. Kad cilvēki to saka, vai zināt, ko viņi īstenībā saka? Viņi saka, es nolēmu ļaut laulībai nomirt. Kad tas notiek, tā nav mana vaina. Es gribētu, lai cilvēks, kas ar mani apprecējās, kas kādreiz domāja, ka esmu īpašs vai īpaša, no jauna mani atklātu un atkal mani iemīlētos, un tad es atgūtu šo īpašo sajūtu. Īstenībā jūs nemeklējat tā otrā cilvēka mīlestību, bet gan to, ka jūsu sirdī ir mīlestības sajūta. Jo var panākt, ka kāds jūs mīl un nejust romantisku mīlestību pret šo cilvēku. Vai zināt, ko jūs palaižat garām? Iemeslu, kādēļ jūs vispār apprecējāties. Jums bija jūtas. Ne jau tikai tam otrajam cilvēkam bija jūtas pret jums, arī jums tās bija. Jūs izjutāt romantisku mīlestību pret šo cilvēku. Kādēļ ar laiku romantika pazūd? Vai zināt? Ir tikai divi iemesli. Pirmais iemesls. Otrais iemesls. Vai zināt, kādi tie ir? Pirmais iemesls ir gandrīz vai ikvienā laulībā. Ja cilvēks to dara nepareizi, tad tas paņem cilvēka sirdi. Es gandrīz vai jūtu, ka jūsu sirdī ir daudz nodalījumu, kuros vēl un vēl ir romantiska mīlestība. Ja laikā sākat to darīt, tad jūs aiztaisīsiet sirds nodalījumu durvis. Jūs tiem uzliksiet mazu slēdzeni. Jūs to nedosiet. Ar laiku, ja šīs durvis sāks aizvērties, tad ar laiku jūsu sirds kļūs augsta un noslēgta. Vai zināt, kas ir pirmais iemesls? Tā ir atteikšanās piedot savam vīram vai savai sievai, kad viņi ir jūs sāpinājuši.
Tieši tie cilvēki, kas jūs visvairāk mīl, spēj jūs visvairāk sāpināt. Tad, kad sirds ir atvērta mīlestībai, tad otrs cilvēks pats to neapzinoties var ievainot un visdziļāk ievainot. Šis brīdis ir kritisks jūsu romantiskajām attiecībām. Ja jūsu sirds ir pilnīgi atvērta, tad ir viegli mīlēt un saņemt mīlestību. Tā ir nepārtraukta kustībā. Bet, ja notiek šī otra cilvēka sāpināšana un ar to netiek pareizi galā, tad tā pārvēršas nepiedošanā. Šo pārnodarījumu es tev nepiedošu. Ja šī nepiedošana paliek, tad notiek pārēja uz trešo fāzi – sarūktinājumu. Tas jūsos sāk pieaugt. Ar laiku paši to nemaz neapzinādamies, jūs jau tā domājat. Vai zināt, kas notiek ar cilvēku, kuram jūs gribējāt atdot savu sirdi? Sākas process, kas sākas ar sāpēm, tad pāriet nepiedošanā, pēc tam sarūktinājumā. Vai zināt, kāda ir nākošā fāze? Atriebība. Bet jūs par to nedomājat kā par atriebību. Jūs tikai sakāt paši sev, es vairāk neļaušu viņam vai viņai nodarīt sev pāri. Nē, es atspēlēšos. Viņš vai viņa mani sāpināja. Vai zināt, kā atspēlējamies romantisko attiecību jomā? Mēs aiztaisām daļiņu savas sirds tam cilvēkam, kuru mīlam. Mēs to aiztaisām ciet. Mēs to aizslēdzam. Vai zināt, kas notiek? Mēs turam savu sirdi uz robežas, mēs to tātad sargājam. Kādreiz tā bija brīva. Cilvēks, ar kuru apprecējāmies, varēja izrādīt savu romantisko mīlestību, un mēs to saņēmām. Mēs jutāmies mīlēt. Taču tagad mēs domājam, piesargies, tu agrāk man sāpināji, un es to atceros. Tā manas sirds daļa paliek augsta. Ar laiku mēs vairs nesaņemam mīlestību no šī cilvēka. Kad pastāv nepiedošana, sarūktinājums un noslēgta sirds, viņi jūs mīl, viņi pat nezina, ka ir nodarījuši jums pāri. Ar laiku jūs dosiet viņai ziedu, vai arī jūs pagatavosiet viņa mīļāko ēdienu, vai arī uzvilksiet savu vīru mīļāko kleitu, bet jūsu otrā pusīte to pat nejutīs. Ko saka Bībele? Piedodiet citam, kā arī Dievs Kristu jums ir piedodis. Kas jums ir jādara? Ja jūs turpinat mīlēt savu vīru vai sievu, bet viņš vai viņa nesaņem jūsu mīlestību, vai zināt, kas jums jādara? Atslēdziet to. Pasakiet savai otrajai pusītei, esmu tevi sāpinājis. Vai tu nepateiktu, kā es to izdarīju, lai es to varētu izlabot? Varbūt jūsu vīrs vai sieva neuzdos šādu jautājumu. Vai zināt, kas jums ir jādara? Jums ir jāatver pašam sava sirds. Jūs paņemat savu augsto sirdi, kura vairāk nevēlas tikt sāpināta, un atnesat to cilvēkam, kas to sāpināja, un atverat to. Noņemiet nost slēdzeni, noņemiet to. No jauna atveriet sevi, vai arī jūs nekad vairs neizjutīsiet mīlestību. Ik katrs iemesls, kas jums bija sākumā, kad tikko kā apprecējāties, bija tas, ka jums patika tas, kas notika jūsu sirdī attiecībā uz to cilvēku, kas mīlēja jūs vairāk par visiem citiem. Jūs atdotu savu labo roku, lai tikai atkal atgūtu šo mīlestību. Vai zināt, kas jums ir jādara, lai atkal atgūtu šo mīlestību? Jums jānoņem atslēga pārnodarījumam. Paņemiet šīs sāpes un pasakiet šim cilvēkam. Tu mani ļoti sāpināji. Es gribu tev piedot, ka tu man nodarīji pāri. Tam cilvēkam nav jāatvainojas. Viņam to vajadzētu izdarīt. Cerams, ka viņš to izdarīs. Taču jūsu sirds ir tā, kurai sāp. Tieciet tam pāri, piedodiet. 90% no laulātajiem pāriem, kuriem ir lielas problēmas, seko nepiedošana. Otrais no iemesliem ir tas, ka romantiskas attiecības cieš un notiek to destrukcija. Tā ir atteikšanās būt par tādu vīru vai sievu, par kādu Bībele liek jums būt. Atteikšanās piedot savam vīram vai savai sievai. Atteikšanās būt par tādu vīru vai sievu, par kādu Bībele liek man būt.
Ja jūs aplūkojat pasauli, tad tā jums pateiks, kā būt par vīru vai sievu. Jūs varat rēķināties ar to, ka pasauli par 100% atšķirsies no tā, kādam jums jābūt. Bībele jūs māca, kā būt par